Nu tā, dargie draugi, 2026. gads, 6. marts, 12 dienā, plus 6 ēnā. Esam atbraukuši uz Dravu, paskatīties, kas notiek. Patiesībā papildināt barības krājumus. Reku jau 2 maisi ir izēsti pa kilogramam. Reku uzlikts ir 3. Nu, un priecē tas, ka te ir daudz bišu. Nu, tagad vispār gads ziemošanai bija ļoti slikts. Par visām kļūdām nācās samaksāt. Un viena no kļūdām bija tā, ka es paļāvos uz to, ka ziema būs silta, un 10 saimes ieliku ziemot finiera kastītēs. Nu, paskatieties arhīvā, tur viņas ir nofilmētas un saslavētas dikti. Šogad tā bija kļūda, ārā ziemot tā nevarēja. Visas tās 9 vai 10 saimītes, kas man bija, Lielajā salā aizgāja bojā. Nu, skaitīsim faktiski nosala. Ja es viņas būtu ielicis, teiksim, šķūnī vai garažā, droši vien rezultāts būtu bijis cits. Bet, nu, ir kā ir, no kļūdām ir jāmācās, tomēr jāatcerās, ka ziema ir riskants gada laiks, un Latvijā ziemas var būt. Līdz ar to tomēr vislabākie stropi ziemošanai ir putuplasta stropi. Oi, iedzēla. Tur nu mums ir 100% viss izdzīvojis. Otrie labākie ir Latvijas stāvstropi. Tad šie stropi, kas faktiski nav siltināti. Un visbeidzot tās kartona finiera kastes, kas šogad sevi parādīja no sliktās puses. Nu tā kaut kā. Bites lido. Tagad galvenais ir attīstīt viņām spēku, lai jau ar pirmajām dienām, kad ziedēs nektāraugi, viņas mums nes medu. Aplidojušies jau šogad, šita nevajadzēs neko, aplidojušies jau šogad esam, tātad viss ir it kā labi. Nu kā te pastīsim no sāna, cik te to bišu. Nu faktiski, kur mēs esam dzīvi, ja, rekurabi. Te redz visa bitēm. Nu, kur mēs esam dzīvi, nu, tur viss ir labi un kārtībā. Vajadzētu atplēst tās. Redzam, pat uz pēdējiem rāmņiem ir bits, kamoli ir izjukuši, tātad pietiekoši silts, siltums augšā ir, pēri tiek audzēti. Nu, ir normāls agrs pavasaris. Nu tā, šādi izskatās Latvijas stāvstropā. Pabāžam roku zem segas un jūtam siltumu. Tas nozīmē, ka bites audzē pērus un viss ir kārtībā. Pēra audzēšanas laikā ir svarīgas 2 lietas. Pirmā, lai būtu barība, reku viņa mums ir, un otrs, lai būtu siltums. Tāpēc pavasarī ir ļoti rūpīgi jānosedz saimes. Ligzda jācenšas turēt pietiekami plaša, tas ir ne pārāk šaura, ne pārāk plaša. Faktiski, lai drusku ir pārapdzīvotība, un bites varētu nodrošināt siltumu režīmu. Nu re, te mēs atkal redzam vienu kārtīgi pārziemojušu saimi.
Parāda tur kritušo bišu. Te ir maz. Un uzliksim arī viņam barību. Drīzāk, ka te neko nevajag. Bet nu labi, lai, teiksim tā, dzīve būtu jaukāka. Un tā ciet. Nu un par šīm nabadzītēm iezīmojās ļoti labas, ļoti spēcīgas saimes. Līdz saliem viss notikās normāli un attīstījās. Likām virsū šādus te siltinājumus pat un barību uzliku. Un liku pat dzīves vēl labi. Barību uzliku un tā, bet beigās, manuprāt, te visas ir, redziet, paskatiet, šķiet parādi. Notika šāda lieta, viņas visas sanāca uz augšu. Tuvāk siltumam un nobeidzās. Tātad jūs redzat, vēlreiz filmēt te. Nu jā, tātad redzat plāna kartona kastīti bez siltinājuma šajā ziemā nederēja ziemošanai. Tepat kaut kas vēl ir. Bet es domāju, ka tur abūs cauri. Te redziet, tieši tas pats gājiens. Un tur bija vēl uzlikts virsū. Te var redzēt, te bija uzlikts medus. Nu tā tad izdariet secinājumus, ka ir gadi, kad var ziemot šādās kastītēs. Ir gadi, kad vajadzīgs tiešām normāls strops, kas tur siltumu. Šeit šos te atdalinīšus varēja mierīgi sanest garžā, tumsā nolikt. Neviens tur viņus netraucētu, un tad viņus tagad iznestu, viņa lidotu, un viss būtu bijis labi. Bet, nu, mūžīgais laika trūkums. Paļaušanās uz to, ka jau viss būs labi, nu, kaut kā tā. Vienvārds sakot, ir jāsaņemās. Labi, nu gan viss. Ir uz gaisā.